Tā kā ilgstoši nav darbs, nav ienākumu, ir ļoti interesantas attiecības, nav izvēles, kur dzīvot, nav komforta. Nav izvēles. Ko tu domā ar šo vārdu nav izvēles? Nav ienākumu, nav iespējas īrēt. Ir pagājis mēnesis kopš terapijas intervijas pie Nīkas. Kas ir mainījies? Es strādāju. 2 nedēļas jau strādāju, pavisam citā jomā. Bet kas man ir mainījies sajūtās, esmu pārliecinātāka, zinu, uz kurienes eju. Drošāka, attiecības arī, uztveru vienkārši vieglāk. Tā, un man ir pārliecība, ka es varu mainīt savu dzīvi, un es viņu jau mainu šobrīd. Tā kā ceru, ka vēl pēc mēneša es būšu vēl priecīgāka. Sveiki! Pie manis šodien istabā būs Līga. Un Līga pēc viņas vārdiem domā, ka lielākās problēmas ir tieši finanšu jeb pašrealizācijas sfērā. Sveika, Līga! Sveika! Tu savā pieteikumā rakstīji, vismaz kā tev liekas, uz šo brīdi tev lielākā problēma ir saistīta ar finansēm jeb pašrealizāciju. Ko tu biji ar to domājusi? Tad, laikam, īsti nevar atrast to īsto savu kaut kādu mērķi, varbūt ko tad, es nezinu, varbūt globālo mērķi vai kā. Nav tā rīcības plāna, nav tā īsti nesaprotu, ko darīt, kur un ko, teiksim, nav saprašanas par, teiksim, soļiem, kādus spērt. Lai es saprastu, es, piemēram, nodarbojos ar jogu, es esmu jogas trenere, bet es saprotu, ka tas nav tas, ko es visu laiku gribu darīt, ka man gribās kaut ko vairāk, kaut ko, attiecīgi, protams, ienākumus, jo tikai ar jogu, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Ja tu jogā pelnītu vairāk, vai tas mainītu tavas sajūtas? Es teiktu, tagad tu ar šo pašu darbu saņemsi tik, cik tu vēlēsi saņemt. Vai tas mainīs? Tad jā. Tad darbam nav problēma. Tad tu redzi šajā pašā darbā misiju un domu. Jā, tad jā. Jā, ok. Tad pastāsti man par to, ko tu redzi caur šo darbu. Kāpēc tu izvēlējies šo profesiju un ko tu redzēji pašā sākumā? Kāpēc tu izlēmi būt jogas instruktoru? Es vispār ar jogu jau vairāk kā 20 gadus nodarbojos, un šo 20 gadu laikā es to darīju tikai priekš sevis. Es to nedarīju priekš citiem, un es zinu, cik ļoti tas mani sakārtoja vispār manu ķermeni. Plus vēl tur bija arī ajurvēda, arī attiecīgi ēšanas, visi paradumi, viss. Tā kā, es savu veselību sakārtoju caur šo, bet es ar to nedalījos. Un dalīties ar to es izlēmu tikai gadu atpakaļ. Tā kā es tikai, jau mazliet vairāk kā gadu, es tātad gribās iedot cilvēkiem, parādīt, ka joga ir tāds labs veids, kā palīdzēt sev sakārtot veselību, labāk justies gan fiziski, gan emocionāli un tādā. Okay, tātad galvenā doma, kad tu sāki, bija nodot savas zināšanas citiem tālāk. Jā, tad, kad es sāku, jā. Tas bija pirms gada. Kāda ir bijusi šī gada laikā tā dinamika? Kādām emocijām? No sākuma droši vien ir entuziasms. Jā. Un kas tā gada laikā ir izmainījies? Kā tu redzi? Brīžiem parādās arī izdegšanas momenti, jo to nodarbību man patiesībā ļoti daudz katru dienu pa vairākām. Bet tas nav tas tā kā atpakaļ. Kaut kas ir, nav jau tā, ka es neko nesaņemu, bet nav tik, cik gribētos. Tad mēs atnākam atpakaļ pie tā, ka finanses neatbilst tam, cik daudz enerģiju tu no sevis iedod. Jā, un tad es ik pa laikam izdegumam pazūd vēlmēm, es negribu neko darīt, gribu vienkārši dienām gulēt un atjaunoties. Tas ir tas. Skaties, parasti šādās situācijās ir pavisam vienkārša schēma. Ja mēs zinām, ka finanses paceļot finanšu rādītājs attiecīgajā sfērā, tu vēl joprojām jūties laimīga,
tad ar sfēru nav problēmas. Jo bieži ir tā, ka es cilvēkam saku, ok, tu pelnīsi, cik tu gribi, vai tu darīsi tālāk. Nē. Ja, tad ir skaidrs, ka tā nav pat īstā sfēra. Tev tomēr paliek sajūta, ka tu esi īstajā vietā, un tu sevi redzi tur, arī turpmāk nākotnē, pie nosacījumiem, ja tu iegūsti atpakaļ vairāk finanses. Jo finanses ir enerģija. Ja, tad, jo es iegūdu vairāk sevi, jo es vēlos vairāk atgriezt atpakaļ, lai būtu balanss. Kā mēs varam nobalansēt? Viens variants mēs varam nobalansēt, tad, kad mēs samazinām savu ieguldīto enerģiju. Jo tad mums liksies, ka ir vienādi ekvivalenti tam, ko tu saņem. Otrs variants - palielināt pakalpojumu cenu. Jā. Vai tavā gadījumā ir iespējams palielināt pakalpojumu cenu? Es par to patiesībā diezgan jau ilgi domāju, bet man bail to darīt, ka es pazaudēšu klientus. Jā, tu vari pazaudēt kādu klientu, bet vai tas ir tavs klients? Tādā gadījumā, ja pieliekot tos pāris eiro, tu mēneša griezumā vari iegūt sev to, ko tu vēlies. Un paliks tieši precīzi tas klients, kurš redz vērtību tavā pakalpojumā. Bet tas, kurš pieturās vienkārši pie cenas, vai viņš ir tavs klients? Ka viņš ir tur nevis tā pakalpojuma dēļ, bet cenas dēļ. Nu jā, par šito es kaut kā tā nebiju tā domājis. Jo skaties, tad, kad tu esi šis no instruktora pozīcijā, jogā tu dod vairāk, tāpēc, ka tavas zināšanas ir daudz vairāk. Tu pati teici, ir 19 gadi, savākta pieredze, un kad tu sēdi tur kā instruktors, tu nevari atslēgt visus 19 gadus un vienkārši pasniegt jogu. Nu, tev nesanāks. Gribot, negribot, tavu kvalitāti ir uzaudzējusi viss tas, kam tu pati esi izgājusi cauri. Tātad tas piedod tev to vērtību. Un vērtība ir mērām 20 gados. Bet tas, ko tu saņem pretī, tas ir kā bez pieredzes. Jā. It kā tu būtu tikai pat sākusi. Tādēļ tev neliekas kopā. Jo tu ieguldi visu to, ko tu par to zini. Bet atpakaļ tu saņem it kā tu nezinātu. Un tad ir kāds novērtējums tev par tavu darbu. Tu jūties nenovērtēta, bet kurš nenovērtē? Nu, es pati. Jā, es tagad to sapratu, ka es pati nenovērtēju. Tu nenovērtē savas zināšanas, to visu garo ceļu. Un ja mēs paskatīsimies vēl atpakaļ, kam tavā dzīvē bija jānotiek, lai tu pievērstos jogai? Veselības problēmas. Nu, tur vispār pat sākās. Varbūt tajā brīdī es biju tik jauna, ka es vēl veselības problēmas pat neapzinājos īsti, lai gan man viņas bija. Es tur tiešām ar veselību izgāju. Un es strādāju bārā un kolēģi, kas staigāja uz jogu, un viņi man vienkārši tur visu kaut ko stāstīja. Man likās baigi interesanti. Es gribu pamēģināt. Un es sāku iet, un pēc tam burtiski dažu mēnešu laikā es saprotu, man tur nesāp, man kādreiz bija šausmīgi sāpīgs mēnešreiz tā, ka līdz ģībienam. Man nesāp, man viss sakārtojās. Tāpēc, kad darot attiecīgus vingrinājumus, mēs sakārtojam iekšējos attiecīgi orgānus, viss sakārtojās un pāriet. Tad pāriet vēl tur kaut kāda skaita vēl, un tas bija vienkārši priekš manis brīnums, kā tas ir, kad viss man nav jāsteigā pie ārstiem, man vairs nav jādzer nekādas tur pretsāpju, tur tabletes, nekas, un priekš manis tas bija kaut kas wow. Un, protams, kad es tad iegāju tālāk jau dziļāk. Un pirms tam tātad bija visas šīs problēmas. Bija sāpes, bija diskomforts. Jā, viss kaut kas, ļoti daudz visāds arī grēmošanas. Nu, tiešām tur bija daudz problēmas. Un skaties, cik interesanti. Paskatīsimies vēl tālāk. Tagad, skatoties atpakaļ, kas patiesībā bija cēlonis tam, ka bija slikta veselība? Kas bija cēlonis tam? Man jāatzīst, es nezinu, droši vien viss nāk kaut kur pavisam no senākas kaut kādas pagātnes. Kāds bija tavs pašvērtējums? Godīgi sakot, tajā laikā es par to nedomāju. Jaunībā par to. Bet ja tu tagad no šejienes paskaties un atceries sevi tur? Es esmu nekas. Tāds apmēram. Tā tu jūties? Jā. Un skaties, tad, kad cilvēks jūtas kā nekas,
tad ķermenis nāk viņam palīgā caur sāpēm. Jo tad tev ir kas jāizdara? Tev ir jāsāk domāt par sevi. Man sāp, man sāp, man sāp. Un caur sāpēm viņš atgriež tavu fokusu pie tevis. Ja? Jo tikai sāpes tev liek būt šeit un tagad. Jo tad, kad mums sāp, mēs nevaram būt kaut kur citur. Ja? Mums var sāpēt tik ļoti, ka tu vienīgais moments, kad tu atgriezies pie sevis, ir caur sāpēm. Ķermenis tev nāca palīgā. Kāpēc tu jūties kā nekas? Pirmais, kas tev nāk prātā? Bērnība. Nezinu īsti, kā to pateikt, bet diezgan tāda grūti par to runāt. Es tevi velku uz turieni, jo tam ir vislielākā saistība ar šī brīža tavu nepārliecinātību par sevi. Es saprotu, jā, bet es redzu, man pat grūti dabūt ārā no sevis kaut kādus vārdus, ko pateikt. Es nezinu, man liekas, ka kaut kāda tāda padomju laika klasiskā ģimene, kur bērni vienkārši tiek, kā lai tā pareizi pasaka. Vienmēr sakot, es ļoti tādā vardarbīgā, emocionāli un fiziski vardarbīgā vidē izaugu. Lai gan man ir brīnišķīgi vecāki un tā, bet man kā bērnam tas bija. Un es aizgāju kaut kādā savā, es visu laiku dzīvoju sapņos, un man liekas, es tā arī turpinu dzīvot kaut kādos sapņos, un es tāpēc es nezinu, nav man šī te kaut kāda savienojuma. Sapņi ir kaut kas, jā, un tad, kad man gribās kaut ko darīt, man ir sajūta, ka man vienkārši kāds, nezinu, uzsien trako kreku, un viss, un es rīcība nespējīga paliek, vienkārši sēžu. Un tā aizpeldu kaut kur. Man nav šīs rīcības, darbības, nav jau tā, ka pavisam nav, bet, teiksim, tik daudz, cik es varētu izdarīt, es nedaru par ļoti daudz enerģija aiziet plānojot, kā tu varētu darīt. Sapņojot, cik forši es tur varētu to, un realitāte ir vienkārši tā, ka tiešām sajūta, ka kāds sagrāvi un vienkārši ķermenis tā kā paralizēts. Paliec pie šīs domas, kas ir pirmais, kas tev nāk prātā, kas tev sagrābi un kas, bet pirmais, kas izskan galvā. Es nezinu, kas tas ir par spēku, kas mani sagrāb. Droši vien, ka tās ir kaut kādas bailes. Iedomājies, ka šis ir tavas bailes, kuras tevi sagrābi. Tad kas aiz šī stāv par cilvēku? Pirmais, kas nāk. Nezinu, es tagad mēģinu izdomāt. Kurš no cilvēkiem tev ir radījis līdzīgas sajūtas, ka tu nedrīksti, nevari, ka tu esi ieslodzīta? Visticamāk, tas ir kāds no taviem vecākiem, ja tu minēji šo emocionālo vardarbību. Kurš no vecākiem? Mēs šeit neesam, lai vainot tavus vecākus. Nē, tā ir tava kā bērna interpretācija par to. Es viņu tūlīt centīšos nomainīt, lai tu redzētu, kāpēc tas viss tā bija. Bet tev vispirms ir pašai jāatver šī bilde vaļā, lai saprastu, ka tu kā bērns jūties tad tā, un tas ir ok priekš bērnu, tāpēc, ka bērns gaida pavisam kaut ko citu. Jā, mamma noteikti 100% tā ir mamma. Mamma tevī redz šo sajūtu, esot bērnam, ka tu esi saslēgts. Ka varbūt tu nevari atļauties darīt to, ko tu vēlies, varbūt ir aizliegums darīt to, ko tu vēlies. 100%, ja tā īsumā 2 vārdos, bērnībā bija diezgan tā, mamma augsta, valdonīga, skarba un nekad neļāva, teiksim, atpūsties, visu laiku laukos dzīvot, visu laiku jāstrādā, un es slēpos no viņas, lai viņa man liktu mieru. Jo tikko gadījos viņas acīs, tā uzreiz, tā nav ko darīt, tad tuliņ. Un visu laiku, un tā, ka līdz tādam, ka ķermenis sāp no tā, kad visu laiku. Jā, tā ir lauku dzīve, kur nedrīkst sēdēt, jo, ja tu sēdi, tas ir vienlīdzīgs ar nāvi. Tur uzreiz viss. Es to visu saprotu, bet man kā bērnam tas bija. Un tev kā bērnam tāda tur, ka tev neļauj pasēdēt un tev ir jāslēpjas. Tagad pamēģini sadzirdēt sevī, kādu lēmumu tu tur pieņēmi. Pirmais, kas nāk. Man patīk būt vienai, man patīk neko nedarīt, es negribu sev parādīt, es gribu noslēpties, lai man ir miers beidzot. Tieši tas, ko tu šobrīd it kā sev tur toreiz apsolīji,
es būšu viena, es neko nedarīšu, es paslēpšos, lai mani neviens neaiztiek. Un tas ir tā tava bērna tajā brīdī izpratne, un šis lēmums tev kalpo visu dzīvi. Pēc tam jau kāpēc viņš tevi tur pasargāja. Tanī brīdī tev tas bija fundamentāli. Es varu pasargāt sevi. Un tā ideja, ka tad, ja es jutīšos tam, es būšu drošībā. Ja? Man nevajadzēs sagādāt savam ķermenim sāpes, man nevajadzēs strādāt tik daudz. Un tādēļ šodienā, kad tev ir jāiet, jādara savs sirds darbs, tev it kā saslēdz. Ir šī asociācija. Tas ir normāli, ka tas tā ir, bet tas šobrīd vairs tev nekalpo. Un tev ir jāierauga, ka tad, kad tu pieņem šo lēmumu tur, kas dzīvē lēmuma dēļ ir pozitīvs noticis ar tevi. Pamēģini saskatīt, kur šis lēmums tev arī ir kalpojis. Ko tu uz šī lēmuma rēķina esi arī ieguvusi? Teiksim, es viena jūtos labi. Es esmu pašpietiekama, es pati varu tikt galā ar visu to, ko man vajag. Tādā ziņā, jā, protams, ka es neesmu no viena atkarīga. Jā, un tev ir jāierauga šeit tas spēks. Tavam lēmumam ir ļoti spēcīgas sekas. Tātad es esmu pašpietiekama. Jā, tu vienmēr droši vien tici sev, ka tu tiksi galā. Man nav variantu, es tieku arī. Jā. Un tās ir tās bonusa īpašības, kas tev ir atvedušas tik tālu, cik tu šobrīd esi nokļuvusi. Un pateicoties tam lēmumam. Bet tur ir viens mīnus. Ja? Es negribu strādāt. Jā, es negribu strādāt. Es negribu strādāt. Bet te ir jāierauga tā atšķirība. Toreiz, kad tu sev to pateici, es negribu strādāt, tu sev to pateici no tiem apstākļiem. Kad tas darbs nebija baudāms. Jā. Tu nevarēji veltīt laiku sev, savām spēlēm, rotaļām, un tev vajadzēja tā iemesla dēļ paslēpties. Bet pasties šodienā, vai šis tev kalpo kā pozitīvi vai kā negatīvi šis moments? Vai tu patiesībā gribi strādāt vai negribi? Patiesībā jā. Tāpēc, ka tad, kad es daru, man patīk tas, ko es daru. Jā. Bet te ir, es saku, tas momentiņš, kad nav tā atgriezeniskā saite vai kāds atpakaļ nav tik daudz, tā kā es gribētu. Un līdz ar to man pazūd motivācija, pazūd vēlme kaut ko darīt. Un šī brīdī, kad tev pazūd motivācija un vēlme, kā tu domā, cik atbildīgi tu esi pret saviem klientiem? Kad tu vairs to nedari ar tādu prieku? Droši vien, ka nē. Nē, bet tu gribi darīt savu darbu labi. Jā. Tad par viņu ir jāprasa vairāk. Jo tad, kad tu paprasi vairāk, ar kādu sajūtu tu ies uz darbu? Patīkamāk, protams, tāpēc, ka es zinu, ka es saņemšu vairāk. Un tad, kad tu saņem, mēs neprasām neadekvāti tavām zināšanām. Mēs prasām tik, cik tu jūti, cik tu ieguldi. Un tad, kad šī cena tiek pacelta un tu jūti, ka tas, ko tu ieguldi, tev atnāk atpakaļ, kāda paliek tev kvalitāte tavam darbam. Jā, es sajūtu to. Jā. Un kā tu domā, kāds klients jutīsies, kad tu pildi šitā, kad tu dod šādi? Jā. Un tad notiek kas? Tu savu darbu sāc pildīt no tādas sajūtas, un viņi gribot, negribot vairot tos cilvēkus, kur pie tevīm nāks. Varbūt kāds, kas tur ir, viņš šobrīd ir atnācis uz to sajūtu, kurā tu esi tagad. Saproti? Jā. Un viņš varbūt arī pat aizies. Bet viņa vietā atnāks cilvēks, kurš pievilksies uz to sajūtu, kurā tu būsi. Un viņš priekš tevis tajā brīdī kļūst par vērtīgu, jo jūs miedarbojaties uz citas frekvences, jau? Uz sajūtu līmeņa cita. Jo šobrīd, kad tu ej un tu saproti, es atdodu tik daudz un nesaņemu, nav godīgi. Ja? Mēs ejam un sēdam, nav godīgi. Un tur pievelkās cilvēki, kur arī kaut kā jūtas, varbūt nav godīgi, ka tik dārgi maksā tā nodarbība. Ja? Bet tas cilvēks, kurš pievilksies uz to tavu sajūtu līmeni, ka tu esi gatava mesties iekšā 100% un tu jūties novērtēta, tur būs pavisam cita miedarbība. Un nekad nevajag baidīties pazaudēt klientus. Nekad. Tāpēc, ka tavam jebkuram apzinātības līmenim
būs cits klients. Jo tu celies augstāk, jo tev nāks pretī savādāki klienti, jo viņiem kaut ko no tevis. Mūsu klients parasti ir, lai saprastu enerģētiskā līmenī, tā kā 5 gadi pirms mūsu šī apzināšanās līmeņa. Apmēram. Viņš var atnākt 5 gadi pirms līdz šim brīdim, bet ar domu, kāpēc viņš izvēlas mūsu. Lai es varētu tev kaut ko dot, man ir kaut kas dzīvē, kaut vai par procentu jāzina vairāk. Tātad manai kādai pieredzēji būtu jābūt par procentu lielākai, jo tad tu teiktu, tā, es no tevis kaut ko varu iegūt. Cilvēks, kurš stāv augstāk tavā, piemēram, pie jogas kaut kāds tur guru, viņš neies pie tevis, jo viņam nav tur ko paņemt. Bet tu aizies pie tā jogas instruktora, no kura tu vari savas zināšanas papildināt. Kāpēc? Loģiski, jā. Tas, kurš zina un dod vairāk, bet no tā arī. Tā kā, Tu audz kopā ar savu instruktoru. Vai ne? Arī, kad tu izvēlies kādu cilvēku, pie kura tu ies, uzlabot savu kvalifikāciju, vai kad tu izvēlēsies kādu, caur kuru tu vari izaugt. Tavi klienti arī nāks. Un tad, kad audz tu, viņi arī aug. Un tā ir miedarbība jums abiem. Patiesībā tas, ko tu šobrīd dari, nepaceļot cenu, dod zemāku kvalitatīvu produktu, jo tu neesi tajā augstajā resursā. Tu jūti to sajūtu, ar kādu tu vēl vari pildīt darbu. Un tev nav jāmeklē cita profesija. Tu vari šajā pašā saskatīt dziļumu. Tu runāji par tādu lietu, ka tu neredzi mērķi. Tu neredzi mērķi šī profesijai? Nē, varbūt, ka tas bija tāds, es nezinu, tas varbūt drīzāk no prāta tāds izdomāts, ka liekas, ka vienmēr jābūt kaut kādam augstākam mērķim, kaut kam, es nezinu, varbūt, ka es pats sev biju iestāstījis, ka man šis nav tas, kā lai saka, ka man jābūt kaut kam vēl, es nezinu, kam, bet varbūt, ka tas, man grūti šobrīd varbūt tā noformulēt, bet... Ja mēs paskatāmies, ka šajā pašā profesijā tev tomēr ir mērķis, tad ar kādu mērķi tu strādā? Jo kādreiz tev joga bija priekš tevis. Jā. Tad tu teici, tā kļūp priekš cilvēkiem. Tātad tur ir mērķis. Kāpēc tu tomēr gribēji cilvēkiem to dot? Lai arī palīdzētu viņiem justies labāk, fiziski, emocionāli, lai relaksētos. Tad šis nav pietiekami vērtīgs mērķis? Acīm redzot, es to neuzskatīju par pietiekami vērtīgu. Man likās, tas ir nekas, tas pats par sevi saprotams. Jā, priekš tevis. Priekš tevis tā darbība ir pati par sevi saprotama, jo tu esi tajā 20 gadus. Bet priekš cilvēka atceries sevi, kā tu bārā no kolēģis dzirdēji, un tev likās wow. Un tad tu pamēģināji, un tava dzīve burtiski izmainījās. Un tagad atnāk pie tevis cilvēks, ar kuru tu vari izdarīt to pašu. Vai tas nav pietiekami vērtīgs mērķis, lai turpinātu to? Jā, es par to nebiju šādi aizdomājusies vispār. Jo tu taču nes to dziļumu tieši šajā pašā lietā, bet tu uz viņu var pastīties, tā ir vienkārši joga, bet tu vari ieraudzīt caur sevi, kā tas mainīja tevi. Un vai nav tā, ka ir cilvēki, kuri tev ir jau pateikuši paldies? Jā. No taviem klientiem, kuri nāk, varbūt jau kaut kādu laiku, kur tu redzi, kad viņu uzlabojās viņa veselība, uzlabojās tas, kā viņu izpilda to. Jā, protams. Jā, tiešām ir daļa klientes. Pārsvarā, protams, ka 99% tās sievietes, kuras es arī redzu rezultātus, un tie dažu mēnešu laikā vienkārši fenomenāli. Man pašai tāds ir, nopietni. Lūk, dēļ šī taču tu to dari. Jā. Es atceros, kad es strādāju par treneri, man nekad nebija interesanti strādāt ar cilvēku, kurš jau visu zina. Man bija interesanti atnāk cilvēks, kurš ir svešs, sportā, pilnīgs jauniņais. Viņš varbūt nekad pat nav nodarbojies ar sportu.
Un likās tik interesanti no tā ķermeņa, pēc nodarbības izmainīt šo ķermeni, kurš sevi nepazīst, par ķermeni, kurš sev pilnībā sāka pazīt un kontrolēt. Un tu saproti, ka tevis dotais tas darbs, rekur, ar tevi. Un tas ir tas moments, kā tu tālāk dzīvo savos klientos. Kā tavas zināšanas, tava visa pieredze, kam vajadzēja notikt tavā dzīvē, tev vajadzēja piedzimt tieši tādā ģimenē, tieši ar tām sajūtām, lai aizvestu tevi pēc tam līdz tādām atziņām, ka man ir slikti, man sāp. Un pēc tam tu satiec darbā cilvēku, kas tevi ieved iekšā visā šajā, kurā tu sevi izārstē, lai varētu to tālāk parādīt tiem cilvēkiem, kas jūtas tāpat. To sauc par dvēseles misiju, kad dvēsele izvēlas jau startā konkrētas traumas, caur kurām viņa sevi sadziedē, lai pēc tam šo ceļu izgaismotu citiem. Un tas ir tas mūsu augstākais mērķis, kāpēc tu to dari. Es nekad to nebiju tā iedomājusies vispār. Man likās, ka es daru kaut ko vienkārši daru. Izrādās, nē. Izrādās tik vērtīgi. Un tagad, kad tu zini, cik tam patiesībā ir liela vērtība, vai tu tiešām nevari pacelt cenu par savu pakalpojumu? Vajadzētu. Kā tev pašai liekas, cik procentu tev vajadzētu savu mēneša ienākumu palielināt, lai tu sāktu justos novērtēt? Mēneša kopumā. Jā, kopējie ienākumi tur 10, 20%. Cik tev vajadzētu palielināt šo summu pašai priekš sevis, lai tu justos, ka jā? 100% jāpalielina. Tā tad jādubulto. Jā. Okay. Un šeit ir pavisam, tu vari pieiet pavisam pie parastas matemātikas. Tātad, ja tev ir jādubulto šis tavs ienākumu skaits, tātad ir divi veidi. Vai nu mēs palielinām cilvēku skaitu nodarbībā, bet uz tā rēķina parasti zūd kvalitāte. Tātad mēs saglabājam to pašu cilvēku skaitu, bet palielinām cenu. Un tad tev ir jāskatās, cik palielinot, tu vari iegūt šo te sev vēlamo rezultātu. Un tu matemātiski vienkārši var tam pieiet klāt. Nu jā, bet teiksim, 100% man liekas, ka tas nav īsti prātīgi palielināt. Nē, matemātiski tev izveidosies pavisam cits cipars. Un beigās ir vēl tāds interesants moments. Man vienkārši ļoti daudz īstenībā klients ir bijuši tieši ar šādu problēmu, kad viņas izdeg, jo strādā daudz un nav gatavs pacelt to cenu. Un tad mēs strādājam pie tā, un agri vai vēl mēs nonākam pie tā, ka tā cena ir jāpaceļ. Jo ir viens, tu izdedz, tātad tu strādā vairāk, lai dabūtu to vēlamo summu. Un tavu kvalitāti un pakalpojumu spēks, viņš nav mūžīgs. Ja? Tu sāc izdegt. Un te ir variants. Vai nu mēs palielinām cenu un atstājam tieši tādu pašu apjomu, vai pat meitenēm es ieteicu ielikt iekšā brīvdienu un palielināt cenu, ja? Lai viņi jūt, ka viņi uzkrāj spēkus. Agri vai vēlu nākas to darīt, tāpēc, ka veselība sāk spiest. Ja? Tad meitenes paceļ cenu. Un kas notiek? Pēc 2-3 mēnešiem viņas atkal nāk ar to pašu jautājumu. Viņas saka, man nekas neizmainījās. Cilvēki ir tikpat daudz, es esmu noslogota tikpat daudz, bet es esmu arī pacēlus cenu. Un atkal ir jāpaceļ cena. Un cilvēki nāk tāpat arī ar to jauno cenu. Viņi nāk. Jā, vienkārši ir citi cilvēki, ir cits pieprasījums, ir cita atdeve. Bet jebkurā gadījumā ir vienkārši šīs kāpnes, kas liecina par to, ka tu izaudzi, ka tu sāc vērtēt savu pakalpojumu cenu. Jā, tas tāpat kā es sāku sesijas, 30 eiro stunda, tagad 130 eiro stunda. Es taču nevaru visu laiku strādāt par tiem 30, jo es esmu izgājis 2000 privātās sesijas. Vai tiešām viņas vēl joprojām maksā 30 eiro pēc 2000 cilvēku? Protams, ka vairs nav. Tas nebūtu loģiski, kā es justos. Jo es varu atrisināt situāciju ātrāk, man ir lielāks jau instrumentu klāsts, es esmu daudz vairāk ieguldījusi savā izglītībā un tā tālāk, un tas veido kopējo to cenu. Tu pa gadu, cik nodarbības esi novadījusi?
Daudz. Jā, ļoti daudz. Un atceries sevi sākotnēji, kā tu vadīji, un tagad? Jā. Tie ir divi dažādi cilvēki, divi dažādi pakalpojumi. Piekrītu pilnīgi. Es atceros to sākumu, kad ar bailēm un trīcošu balstu. Un kas tad nosaka to tavu vērtību šajā brīdī? Pieredze. Jā, viss tas, ko tu strādāji. Tieši tā. Un par to tu prasi lielāku samaksu par to, ka tu jau esi pieredzējusi, jau strādājot ar cilvēkiem, jau novadījusi tik un tik nodarbības. Tu to vari izdarīt, tu vari palabot cilvēki daudz ātrāk spēj saprast, kas ir cilvēkam jāizmaina, lai viņš tik pie savu rezultātu. Ja kādreiz tu varbūt eksperimentēji, šobrīd tu vairs vari neeksperimentēt. Tu jau zini, kas ir sagādāt. Tur tas nostrādāja, tad šeit jau es zinu konkrēti, ko dot. Tā viss ir tava pieredze, tas viss ir tavas zināšanas. Uz tā bāzes tu pacēli cenu. Nevis tāpat vien, kad es te gribu nopelnīt tagad vairāk. Ja? Un tev ir jāierauga šis tā vērtība, kas atšķirās, ar ko tu sāki un kas ir tagad. Un ja tu paturi to cenu, tad tu sevi vērtē tāpat vienādi. Jā. Rezonē ļoti. Ir tā, ka ķermenis staigā tās sajūtas. Jā. Tu teici, bail pacelt cenu, jo bail no kā? Tieši tā, ka zaudēšu klientus. Labi. Kas notiks, kad tu zaudēsi klientus? Palikšu bez ienākumiem. Ienāks. Kas tev ir, kam ir jānotiek tavā dzīvē, lai vairs neviens klients nebūtu un tu paliktu pavisam bez ienākumiem? Pagājis īsti nesmu, kam ir jānotiek, lai nenāktu. Jā. Kas ir jāizdara, lai neviens nenāktu un tu paliktu? Nav jāpasniedz nodarbības. Super, jā. Tāds ir tavs lēmums? Nē. Tātad vienu mēs noskaidrojam, pavisam bez klientiem tu nevari palikt un pavisam bez ienākumiem arī ne. Principā, jā. Jā. Vai tavā sfērā Latvijas tirgu ir cenas, kas ir augstākas par jogas nodarbību? Protams. Uz kā principu viņiem tas strādā? Droši vien, ka daudzi faktori ietekmē lokācija, kur atrodas telpu noma, cik izmaksā attiecīgi. Šādi. Protams, arī pieredze ir tiešām tie jogas guru, kas, protams, kuriem man vēl augt un augt. Visa tā pieredze, zināšanas, tas viss. Ļoti... Tātad pieredze un zināšanas tomēr kaut ko maksā. Tomēr. Ja tas guru maksātu tikpat tāda paša cena viņa nodarbībai būtu kā viņa pašā sākumā, vai viņš skaitītos vispār kā profesionāls ar pieredzi? Kā to būtu sajūta? Aizdomīgi. Jā. Tāpēc, ka cilvēks līdz ar savu pieredzi sāk vērtēt savu darbu, ja, veselīgos apstākļos. Tātad mēs nonākam, ka tu baidies, ka nebūs šie cilvēki un nebūs ienākumi, kas principā var notikt tikai tad, ka mēs nedaram neko. Ja tu atteiksies vadīt nodarbības, nebūs ienākumu. Ja? Vēl būtu risks, ja tu uzliktu, protams, visaugstāko cenu tirgu, bet, kā pieredze rāda, arī ekskluzīvs piedāvājums ir auditorija vienmēr uz ekskluzīvu piedāvājumu. Bet, ja tu zini, ka tirgu ir cenu amplitūda, kurā vēl joprojām tu esi, un tas ir ok, tad šeit ir jautājums tikai un vienīgi par tevis pašas vērtību attiecībā pret sevi. Ja? Un šis pašvērtējums. Un pats vārds, kā es vērtēju sevi. Kā tu šodienā vērtē sevi? Ja tur tad tev likās, ka tu esi nekas? Šodien es jau, protams, ka tas vērtējums ir labāks, tāpēc, kad ir šīs zināšanas, pieredze un arī jau kaut kāda tanī manā lokā ir arī jau atpazīstamība. Tur, kur es darbojos. Un līdz ar to es nezinu, ja tas jānosauc vienā vārdā, es nezinu, kā to nosaukt, bet, attiecīgi, protams, ka es vērtēju sevi daudz labāk, augstāk nekā tad, kad, teiksim... Un ja vietā, kurā tu pasniedz nodarbības, paceltu cenu par īri un komunālajiem, ko tu darītu? Arī celtu cenu, protams. Tātad īres dēļ mēs varam celt cenu, bet savas pieredzes dēļ nē.
tas nav pietiekami svarīgs arguments, bet īre un komunālajā gan. Tad tu savu darbu vērtē zemāk par komunālajiem maksājumiem. Bēdīgi, bet jā. Bēdīgi, jā. Bēdīgi, bet jā. Jo tādos apstākļos mēs mierīgi paceļam. Protams, es nemaksāšu no savas naudas tikai manis atkarīgs. Jā. Jā, es tā kā noņemu no sevis atbildību. Tad es mierīgi varētu paziņot. Bet tad, kad man ir vienkārši tāpēc, ka es vēlos justies labi un sniegt kvalitatīvu pakalpojumu no tās puses, kad ir vajadzīgs šis te enerģijas apmaiņa, veselīga enerģijas apmaiņa, tad tur tev sākas, ka tas nav pareizi. Kā tev pašai patīk šis? Patīk. Ļoti, ļoti rezonē. Parādīšu tev vēl tādu interesantu versiju. Labi, paņemšu glāzi. Iedomājies, ka šis, tā esi tu tagad, kā tu pasniedz tagad nodarbības. Ar šo samaksu, kura ir tev tagad, ar šo enerģiju, kura ir tev tagad. Šis. Bet glāze, tā būsi tu, tad, ja tu pacel cenu savam pakalpojumam. Un es neteikšu par kādu summu vai par cik procentiem, bet tu vienkārši pieņem šo lēmumu pacelt cenu. Tagad ir divas tavas versijas. Viena ir tagadējā un viena ir nākotnes. Ieej iekšā šajā savā versijā, kļūsti par šo un paskaties, ko tev ķermenis saka. Kādas sajūtas parādās? Jā, redz, kāda nopūta. Pilnīgi tā. Negribu. Ķermenis uzreiz jau pilnīgi. Parādās, ka negribu. Negribu, vairs negribu. Jā. Tagad paskaties, kā blakus šim te jūtas klienti. Klienti būs mana plauksta. Kā jūtas, pamēģini klienti tev blakus šodienā ar šo enerģiju. Paskaties uz klientiem te. Kā tu viņus jūti? Grūti saprast. Viņi ir un nav izteikti varbūt kaut kāda sajūta vienkārši. Viņi vienkārši ir. Viņi vienkārši ir, jā. Tagad mēs paņemam to tavu versiju, kurā tu novērtē savu darbu. Sāk smaidīt? Jā, citas sajūtas. Jā. Un kas notiek ar klientiem blakus? Ir vairāk enerģijas. Jūtama enerģija. Vairāk, jā. Tad kāpēc? Viņa enerģija nāk uz enerģiju. Jā. Šeit arī bija nekas. Jā. Vienkārši ir. Vienkārši ir. Jā, tu vienkārši esi, tu vienkārši dari savu darbu. Viņa arī vienkārši ir. Atšķirība ir tā, ka šeit tu esi enerģiska. Un arī klienti tādi kļūst. Un tā ir tā atbildība mums pret saviem klientiem. Būt resursā. Un, ja tas prasa arī pacelt cenu, un ja tev nedara mana cena, tas ir ok. Tas ir ok, man nav ar varu tev jānotur. Bet būs kāds, kam der mana cena. Un viņš atnāks novērtēs, tieši tāpat kā es novērtēju savu darbu, viņš atnāks novērtēs arī manu darbu. Tā ir tā miedarbība. Tu gribi turēties pie tiem, kas tev ir. Nav pirmkārt teikts, ka viņi aizies. Bet pat ja aizies, viņi drīkst aiziet, tas ir ok. Jā. Bet ar tevi būs kāds, kas kopā izaugs. Un tai versijai, kurā tu izauksi, atnāks kāds nostāsies blakus. Jā, jauns cilvēks. Tāpēc, ka viņam derēs tā versija tavējā. Kā tev patīk? Ļoti. Vai tu gribi zināt, kas tev ir ierakstīts tavā dvēseles misijā? Es pirms tam ar tavu atļauju ieskatījos tavā kodā. Un tava galvenā dvēseles misija slēpjas ciparā 9, kas ir īstenībā garīgais skolotājs, garīgais dziedinātājs. Jā, tas nozīmē, ka tavām jogas šīm te nodarbībām ir jābūt ar pievienoto vērtību. Dziedināt šos cilvēkus garīgi, varbūt iedot šos te jogas, nevis tikai vingrinājumus, bet filozofiju, kāpēc mēs kaut ko darām. Bet te ir tāds interesants akcents, ka
tev ir jābūt šim te skolotājam. Ja? Nu, skolotājs ir arī instruktors. Tas ir, kas pasniedz caur sevi šīs zināšanas. Tātad, attiecīgi, viss, kas dzīvē tev ir novedis pie šī, un visi tie notikumi, viņi ir bijuši priekš tā, lai tavu dvēseli varētu izpildīt šo savu uzdevumu. Tev pašai ir nemitīgi jāattīstās garīgi, lai tu kļūtu par labāku garīgo skolotāju. Ja tu to pati nedari labvēlīgos apstākļos, tad, protams, ka mūsu dzīvē vienmēr notiek visādi pārbaudījumi, lai mēs tomēr to garīgo izaugsmu sasniegtu. Ja, tie ir dažādi pārbaudījumi. Jā, es zinu un varu iedomāties. Bet viņi nāk mūsu labā tikai tāpēc, lai tevi pabīdītu ātrāk uz priekšu. Jo, ja tu stāvi spītīgi un saki, es tagad, kā tu saki, esmu saslēgusies un nekur neiešu, tad atnāks kāds, kurš tevi uz priekšu. Kāpēc? Jo ir uzdevums. Ja, un tev ir jāiet uz savu uzdevumu. Tev ir jābūt garīgajam skolotājiem. Bet ir tāda piebilde, ka tev ir jāinteresējās par dažādām dzimtas tradīcijām, un tev bieži vien ir miedarbība ar vecākiem cilvēkiem. Un šie vecākie cilvēki tavā dzīvē parādās kā gudrību sniedzoši. Varbūt šajā pašā jogā. Tie instruktori, pie kuriem tu aizēji, varbūt viņi ir gados vecāki. Jā. Un caur gados vecākiem cilvēkiem par sevi tev ir jāiegūst šīs gudrības. Jā, tev saliekās, ir tas par tevi? Jā, jo es visu laiku vispār, kad es aizgāju uz jogu, protams, ka tā skolotāja bija 2002. gadā, laikam, tā kā 22 gadi, jo es patiesībā tajā esmu. Un, jā, mana skolotāja, protams, man liekas, uz pusi vecāka par mani, bet tas nav svarīgi. Bet es visu to filozofiju tur apgūvu tanī laikā, kad visu to, ko deva līdzi, es tiešām visu apgūvu. Tur paralēli, protams, arī bija gan astroloģija, ajurvēda un vēl dažādas filozofija, visa tā jogas, tur viss, un es pilnīgi tā kā tāds sūklīts to informāciju priekš sevis, es to visu tā kā, bet tālāk es viņu nedodu, tāpēc, ka man ir, teiksim, tās pašas nodarbības, tā kā man gribās kaut ko, teiksim, parunāt, kaut vai mantru izdziedāt vai kaut ko, un tur es redzu, ka tur nebūs, ka cilvēki, tad es tā kā, labi, tad es tikai tur... Lai gan tavā kodā ir rakstīts nodot zināšanas tālāk. Jā, tāpēc tev ir bijis šis ceļš, lai tevi sagatavotu tam, ka tu vari nodot tālāk. Tev ir nepieciešams interesēties par savu dzimtu. Vai tu esi kādreiz interesējusies par dzimtu? Burtiski kā reiz šī gada kaut kad aprīlis, maijs es izgāju kursu dzimtas saknes. Tas man atvēra pilnīgi jaunu pasauli un skatu vispār uz dzimtu, kas tas vispār ir, kā tas strādā. Un šī iemesla dēļ es burtiski patās arī nomainīju uzvārdu. Es atgriezos pie savu dzimtā uzvārda, kur es visu laiku tā. Redz, tev dvēselē ir ierakstīts iekšā, kad ir jāizzina sava dzimta un jāmācās no dzimtas kļūdām. Tas ir zinot, kādas, piemēram, tev iespējams, cik tālu tu vari noskaidrot, ja, kur ir bijuši kaut kāda dzimtas, ko mēs varam saukt par kļūdu. Patiesībā jau kļūda nav, tā ir pieredze. Jā. Kur ir dažādos veidos iegūtas šīs pieredzes, kā piemēram, mēs zinām, kā mūsu vecāki darīja, kā nevajadzēja. Tas ir nevis atkārtot to, bet saprast, ka tā viņi man iemācīja, kā nevajag darīt. Un no tā ņemt to kā piemēru un pārveidot savā dzīvē. Jā. Tātad iztulkot, kā tavai mammai un tētim ir ieguldījums tevī, jo viņi tev parāda, kā nevajag. Šodienā tu tā neatkārto, un ieguldījums tas ir pēc tam taviem bērniem, tavam dzimtas turpinājumam. Un tādā veidā mēs ieguldam viens otrā, un mūsu dzimta paliek aizvien labāk un labāk un labāk. Un šī brīdī tu esi vienkārši posms, kuram ir uzdevums saprast to ceļu, izdarīt secinājumu, neatkārtot, un tad tava tālākā turpinājuma tas stāsts paliek aizvien veiksmīgāks un veiksmīgāks. Jā. Tu vari skatīties, piemēram, uz mammu. Tad mamma ļoti daudz strādāja. Jā. Ļoti daudz strādāja. Ja? Tad šī gan jau hiperkontrole, jo viss šis tas ir tas, ko tev nevajag atkārtot. Ja? Tas tevi tika parādīts scenārijs ar sekām. Un tu
šajā dzīvē tavs uzdevums ir pastīties, ok, labi, es sapratu, tātad secinājums ir izdarīts, es darīšu viegli. Ja, es darīšu viegli, paļaušos, ļaušu sev atpūsties, bet arī turpināšu strādāt, bet caur vieglumu. Ja, ar šīm te garīgajām zināšanām. Ko tu jūti, kad es tev to stāstu? Zin kā, viss jau izklausās vienkārši, bet es uzreiz tā domāju, es aizbraukšu mājās. Ko tālāk? Tad teiksim, kas ir tas? No 1. novembra mēs paceļam cenu, paziņot uzreiz laicīgi jau šodienā, kad ar 1. novembra tiek pacelt cenu. Cilvēkiem ir laiks padomāt, laiks pierast pie domas, nevis tā no šodienas, bet šodien 4. oktobrs viņi paskatīsies un sapratīs. Viss. Tev pašā laiks ar to pierast, ar to domu. Tas ir pirmais solis, tas ir pašnovērtējums. Otrais nodarbību, varbūt tu konceptu var padomāt, kā tu vari ielikt šīs garīgās zināšanas, kuras tevī ir jau iekšā. Jā, vai nu papildus, tā ir kāda cita nodarbība, jā, kuriem tiešām interesē tas, kaut kāds papildus novirziens. Jā, ir vienkārši joga, bet ir varbūt nosauc, nezinu, es tagad fantazēju, garīgā joga, ja, kad tu paralēli jogai runā, stāsti. Zini, tā kā meditācijā līdzīgi, bet tas notiek nodarbības laikā. Varot vaļā tiem cilvēkiem kaut kādu domu, piemēram, viņš tur ieņem, nezinu, šavanasana pozu, guļ, un tu viņam stāsti. Un tajā laikā, kad viņš mēģina atslābināties, tu vēl liec iekšā viņā šīs garīgās vērtības. To es tā kā daru. Jā, to es tā kā daru, bet es to sāc apzinātāk to darīt. Ar tiešām ieraugi tajā. Redz, tu intuitīvi tu esi sajūtusi, bet šeit jau ir dziļāka nozīme. Jā. Ieraugi to vērtību, ko tu dod. Ja mēs skatāmies tavas profesijas, tad vispār, kas tev ir ieteicams, tavām profesijām būtu gan jābūt saistībā ar kustību. Protams, kad joga ir kustība, bet interesanti, ka kustība vēl ir domāts pārvietoties reāli kustībā būt. Vai tev uz darbu ir jābrauc tālāks gabals? Jā, es braukāju visu laiku kaut kur braukāju. Viņš ļoti tādos mazos attālumos novada, teiksim, ietvaros. Un tur. Es pat teiktu, ka tev ir jāsāk paplašināties. Ja, šie te varbūt ne tā, bet jābūt kustībai diezgan tavam darbam. Tu nevarētu būt, kas strādā vienā vietā. Jā, to es nevaru. Es arī apzinos. Jā, jo tev ir 2 cipari, kas atbild par vienu to pašu, tad tas nodublējās. Un tev vēl ir gan no mammas puses tev nāk vīrišķā programma, tāpēc, ka viņa kontrolieris ir spēja vadīt. Ja? Protams, tās ir labās īpašības. Tā ir disciplīna, spēja vadīt, koncentrēties, ārkārtas situācijās pieņemt diezgan ātri lēmumu par to, kā rīkoties. Ja? Tas viss ir tevī, bet tas ir no mammas. Ja? Tomēr tajā mammas varbūt valdonīgumā, ja? Tevī ir pārmantojies šīs te vērtības, kuras tu vari izmantot šodien dzīvē. Bet no tēva puses nāk tieši šīs sievišķās īpašības no viņa dzimtas programmām. Ja? Tur cilvēki ir nedaudz emocionālāki, varbūt iejūtīgāki no tēva puses. Spēja saprast vienam otru labāk. Jā, tur ir maigāki vispār. Maigāki, es arī tāpēc tā dzimtas kursa, tā, ka mēs zinām, ka tur sievietes ir vīrieši un vīrieši. Jā, un viņi būtu perfekti radīti viens otram. Lai balansētu. Tavai mammai, kā vīrišķās enerģijas pārstāvēja, vajadzēja šo te vīrieti, kas viņā iepludina nedaudz sievišķību. Viņam, savukārt, lai viņš balansētos, vajadzēja to. Un attiecīgi starp viņiem izveidojies tu. Un tevī ir gan tas, kas ir jau šodien nobalansēts. Jā, tev tikai pietrūkst pielikt vēl varbūt lielāku kustību, vēl varbūt paskatīties plašāk. Un tad ir tas, kad ir balss jāpielieto savā darbā. Ja, tad vairāk jārunā, vai tas pats ko tu saki, vai tas ir jālieto balss, jo tādā veidā tu nodod kvalitatīvāku informāciju enerģētiskajā līmenī. Un ko mēs vēl te varam?
Tev vairākos ciparos lien ārā ezotērika. Ja? Tas ir viss, kas ir saistīts ar neredzamo pasauli. Jā, man tas vispār bija. Es ar ezotēriku jau vispār, man liekas, sāku. Arī, ja mēs arī tādu kā astroloģiju pieskaitām pie ezotērikas, pirmā grāmata bija 12 gados, kad es jau sāku lasīt. Jo tad, kad es bēgu no mammas, es bēgu kaut kur. Man gribējās pētīt visu, kas notiek kosmosā, un to jau es tur tas ir rakstīts, ka tev tas ir jāizmanto. Tev tas ir rakstīts vairākos ciparos, ka tavā dzīvē tev tas ir jāliek lietā. Jā, tad vai nu tu iemācies šo kaut kā apvienot, vai tas ir vēl viens virziens, kurā tu vari doties. Un cipars, kas tomēr liecina par to, ka tev ir jāstrādā pašai pie sevis. Nevis, tu nevari strādāt kolektīvā un tu nevari būt padotā. Jā, tev ir jābūt tomēr savai kaut kādai sistēmai, savam, teiksim tā, biznesa sistēmai, kur tu esi tā, kas nosaka, kā viss notiks. Jā, varbūt izvēlēs dienas, kurās tu strādās, izvēlēs, kur tu strādās, ko tu ņem, ko tu neņem, bet tas ir tavs. Tev ir tas jārada. Jā, tas tev ir ierakstīts. Un, astoņnieks tas ir cipars, kas vispār ir par taisnību. Taisnīgumu. Ka visam jābūt ir godīgi, visam ir jābūt šitā tā. Viss forši, bet ir viens mīnus, ka ar to var aiziet galējībā. Ja? Ka tu jau sāc skatīties, tur ir kaut kāda netaisnība kaut kur citur, tad tev tur sāk trigerēt tā netaisnība pie citiem. Un te ir jāsaprot, ka visus šīs pasaules ir precīzi taisnīgi. Tu nekad nezini, kuram kas ir taisnīgi. Jo ir tāds likums 69, kas nozīmē, ka vispirms tu un pēc tam tev. Tas nozīmē, ka viss vienmēr atgriežas atpakaļ. Caur citiem cilvēkiem, caur citām situācijām. Bet ja kaut kur tā ir bijis, tā kā tu tagad, piemēram, saņem vai kādā situācijā tu esi, tad tu vienmēr sev vari pajautāt, kur es tā esmu likusi justies kādam citam? Jā, es piekrītu un es esmu arī to... ņemot vērā, ka es tomēr jau kaut kādu laiku pašizaugsmē un darbojos, nav tā, ka es neko nesaprotu, bet jā, es pilnīgi piekrītu, ka tas pat jau liekas, kāpēc? Jā, šitajā tu nedrīkst. Jā, šitajā tu nedrīkst krist iekšā. Jā, viennozīmīgi. Tāpēc tev ir jābūt visam, arī tev, mums arī iepriekšējā sērijā bija dalībniecei stāsts par to, ka viņai darbā jābūt visam juridiski kārtībā. Ja? Tev ir tas, ka tev gribas, lai tev ir viss kārtībā. Ja? Ka tu sev neļausi nevienu atkāpi. Un tas ir normāli. Tev tā ir iekšā ierakstīts, ka tev vienmēr ir jādomā pie tā, lai viss ir tā kā papīros kārtībā, sistēmā kārtībā, lai viss ir pārredzami un paredzami. Ja? Ka tev uz tā bāzes ir jābūvējās. Bet tur ir viens tāds āķis. Tev ir ne tikai jāprasa, lai citi to nodrošina, bet tev arī pašai ir jānodrošina. Un solījumi jātur. Ļoti izteikti un pirmām kārtām pret sevi. Vispirms solījums strādā pret sevi, jo daudzi saka, es esmu ļoti godīgs pret visiem. Kā ar tevi? Pret sevis pēdējā vietā neizdaru, apsolu, nelieku sevi kā prioritāti. Šis ir tas klupšanas akmens. Jā. Un tas ir arī tas, kas tevi bloķē naudas enerģiju. Naudas enerģiju bloķē tas, ka tu nepildi solījumus. Un pirmām kārtām savējos. Tad naudas enerģija tev bloķē, kad tu sāc fokusēties uz finansēm, nevis uz vērtību savā darbā. Jā, tikko es sāku domāt par naudu, cik es nopelnīšu, tā man viss pēkšņi atceļās. Jā, un tā būs. Tā būs vienmēr, kad tu sāksi skaitīt un plānot, kā tu tagad un cik tev un kas ir jāizdara, tā tev tiek bloķēta naudas enerģija. Tev ir jāredz vērtība savam darbam, kaut vai, ja tur atnāks 2 cilvēki. Un tā tu palielini savu naudas enerģiju, viņa atnāks kaut kur citur no citiem veidiem.
Jā. Okay? Un šitien man bija tāds iekšēji tāds konflikts, bet ja es, teiksim, gribu nopelnīt kaut ko tik un mēģināt tagad saprast, kā man to izdarīt, bet tikko es sāku domāt par naudu, man viņa vienkārši nenāk. Jā. Tad tev ir jāfokusējās uz pievienoto vērtību savam pakalpojumam. Un tāda lieta kā visu pati, kā es saku, visu varas, tas tev arī bloķē. Tas, ka tu nepieņem palīdzību no citiem un nemāki palūgt palīdzību, tas tev bloķē naudas enerģiju. Jā, bet es to trenējos, es mācos. Tagad tu zini, ka ir to vērts. Jā, tagad tu zini, kāpēc tas ir jādara. Bet nedrīkst domāt par naudu. Jā, un tu vēl nedrīkst izmantot vīriešus naudas vajadzībām tikai. Tā kā būt kopā ar vīrieti tikai tāpēc, ka viņš to finansiāli varētu kaut ko dot. Bet tev ir to problēmu, es domāju, nav, tu esi pašpietiekama. Tavu naudas enerģiju palielina savus biznesus, savas idejas. Tas, ka tu velti uzmanību sev, apmeklē skaistumu kopšanu, salonus, masāžas, tas, ka tu sevi palutini. Iedomājies, tas palielina tavu naudas enerģiju. Jā, bet tam ir jānopelna. Bet ja tu to naudu ieguldi sevī šādā veidā, automātiski naudas enerģija palielinās. Jā, šo man kaut kā jāsaprot, kā. Tur nav jāsaprot, tur jāatļauj sev. Vienkārši ir jāpieņem lēmums, ka es sev atļauju, ka man, piemēram, ir tas tā, tik un tik mēnesi ir masāžas, vai es sev atļauju, un tur kaut ko tu vēlies. Un tieši ar tādiem vārdiem es sev atļauju. Ja? Jo tad, kad tu sev aizliedz, tā ir mammas balss tavā pakausī, kura kaut ko aizliedz. Un katru reizi, kad tu sev kaut ko aizliedz, tā ir viņas balss. Jo tur tu maziņa būdami sev gribēji visu atļaut. Tad šodienā tev arī ir viss sev jāatļauj, lai parādītu, ka tev patiesībā ir brīvības sajūta, ka tu esi patiesībā brīva, nevis saslēgta. Jo šodienā tas, kas tevi saslēdz, esi tu pati. Jo tu vairs neesi tā mazā meitene. Bet tu paliec saslēdzot sevi, neļaujot sev varbūt tās lietas, kuras tu gribētu savā dzīvē ieviest. Un viņas vienkārši ir jāsāk ļaut. Un tu redzēsi, ka tas notiek pavisam automātiski un harmoniski. Jo tas saistīts ļoti ar tavu naudas enerģiju. Sievišķā enerģija, es domāju, ka tev caur jogu tiek pietiekami atvērta. Un vispār visādas sieviešu lietas, tas viss nodarbs, kas ir tādas sieviešu, tas tev palielina naudas enerģiju. Un arī ar bērniem. Tu vari gan strādāt, gan darboties ar bērniem. Šis ir interesanti, jo man jāatzīst, es nezinu, tas droši vien nāk vēl kās līdzi no kaut kā, nezinu kā. Nepatīk bērniem. Man ir bērni, bet es viņus mīlu, protams. Bet brīžiem es viņus tikai paciešu. Man ir ļoti grūti. Un tā, ka man saka, ka man jāstrādā ar bērniem. Es esmu vadījusi arī nodarbības bērniem. Tas ir traģiski. Protams, ir dažādi vecumi bērni. Protams, arī mainās tas. Bet ja tu redzētu, ka varbūt tā pievienotā vērtība, kā tie bērni paliek mierīgāki ar laiku. Un ka tu tiem bērniem, kuriem ir grūti ikdienā, ka tu spēj palīdzēt. Jo kas notiek bērna uztverē, kad tu atceries sevi, kad tu jūties tik nedroši vai gribi paslēpties no savas ikdienas, tad tā var būt tā vieta, tā vide, kurā tu dod to iespēju viņam paslēpties un iepazīt sev no citas puses. Un tās var būt jauniešu meitenes. Nav jāskatās uz visiem maziem bērniem. Bet tās meitenes, kas dzīvo kaut kādā trauksmē mūsdienās. Ļoti daudz tādu jauniešu ir. Un par šito es patiesībā nebiju aizdomājusies. Jā, es drīzāk domāju par tiem mazajiem bērniem, teiksim, kad tur pilna telpa ar bērniem. Tur ir grūti droši vien tā ir tavā līmenī zināšanu pasniegt. Ja? Tas, man liekas, tas ir savādāk. Bet, lai iedot to garīgo vērtību klāt tām pusauģu meitenēm, kuras saskarās ar, mobbings skolā un viss tas. Un tas var būt tas veids, kā sev dziedināt. Viņām vienkārši var nebūt tā informācija, ja? Jo tev arī palīdzēja kaut kāda informācija, kur tu tajā laikā atradi. Kāpēc, lai tu nebūtu tas, kas viņām iedod to?
Tā ir laba lieta, jā. Tu Tas vari man vienkārši- pilnīgi tā, kad es sajūtu tā, man aizgāja. Jā, jo tev cipra par to runā, ka tev tajā virzienā ir pozitīva enerģija. Un tad ir finanšu tēriņi, kuri atgriež atpakaļ naudu. Tas nozīmē, ja es tērēju tajā lietā, tad viņi kaut kur atnāk atpakaļ. Un tev ir jātērē nauda hobijos un radošās lietās. Vai tev ir kāds savs hobijs, izņemot jogu? Piemēram, zīmēšana, kaut kādas balss treniņi vai mūzika, dziedāšana tur var būt. Man īsti laikam viņiem nav laika. Jo tajā laikā, ja būtu hobijs, es noteikti ietu uz dejošanu. Man patīk dejot, jo kustība man tiešām patīk. Es nevaru bez tā vispār dzīvot. Tas ir mans. Bet dejas, un tas jau arī notiek tāpat kā jogas nodarbības, notiek tajos pašos laikos vakarā. Man nav, kad to izdarīt. Bet par šo tev ir jāpiedomā, jo ieguldot naudu tajā virzienā, tu pacel sev finanses. Un tērējot naudu uz bērniem, un tev mamma dzīve? Jā. Tērējot naudu uz bērniem un mammai iedodot naudu. Viņa kā reiz šodien pie manas brauc ciemā. Jā, ieguldot tā kā uz leju dzimtā, jo tev ir stāsts par dzimtu, ja? Tev ir dvēselē par dzimtu. Un ieguldot naudu dzimtā vai uz leju vai uz augšu, tavā gadījumā tu pacel savu naudas potenciālu. Tā kā tu vari padomāt par to. Jā. Bērniem es, protams, tur tas ir spiestā kārtā. Jā, tur pats par sevi tur. Man pat jāmaksā, lai viņi mācās, jo viņi savādāk nemā. Kā tev vispār kopumā tas, ko tu dzirdēji par sevi? Ļoti vērtīgi, ļoti daudz, kas norezonē. Protams, man tikai žēl, ka man vajadzēja paņemt kladīti. Mums pēc tam būs ieraksts, tu varēsi visu. Pareizi, jā. Pēc tam varēsi visu pierakstīt. Varēšu atkal izkonspektēt, jo tas ir mans. Man patīk ļoti konspektēt, rakstīt, jo caur to man labāk nosēžās. Jā. Bet tu sajūti? Jā, es ļoti sajūtu. Kā tu domā, kas ir tāds pirmā darbība, ko tu varētu savā dzīvē pamēģināt ieviest? No pēc šīs sarunas, ko tu jūti, kad Noteikti, ka palutināt sevi, par ko es arī, priekš manis jau lutināšana sevi, tas ir, joga jau vispār kā tāda jau, bet vispār izdarīt, kaut ko tā pati, masāžu vai kaut kāds rituāls, kaut ko vajadzētu izdarīt, kas atslēgties tā kā bišķiņ arī no tās jogas. Tas ir viens. Otrs, protams, tā kā tu teici, pacelt cenu tā kā no kaut kāda brīža. Vienkārši pabrīdinot, tiešām tā kā ir laiks un tas ir normāli. Mūsdienās visur saistībā ar to, ka viss paliek dārgāks. Tas ir loģiski, ka tu nevari no sava resursa nosegt to pakalpojumu. Tas nav jādara. Jā, un, protams, kad ieviest vairāk to ezotēriku, kaut kā pielikt klāt, un varbūt, kad atrast kaut kādu, meklēt, man pilnīgi nāk jau ideja, kas varētu vērsties, vai es nezinu, skolās, pašvaldībās kaut kur pusauģiem, varbūt, kad kaut kādos tur ietvaros var jogas nodarbības sasniegt. Tagad vienkārši liekas, ka... Es domāju, ka tas ir reāli. Tāpēc... Noteikti pašvaldībai var piedāvāt, pastīties. Tāpat tās ir dažādi projekti ar finansējumiem, kas ir vienmēr ar pusauģiem saistīti. Un tāpat tie paši krīzes centri, kuros var strādāt. Un man šķiet, šajā virzienā ir tik daudz iespējas, kur tu vari dot to, ko tu zini, ko tu esi caur sevi izlaidusi. Un tad tu esi tik superīgs elements šajā sistēmā, kurā mēs visi dzīvojam, jo tu iesaisties vienkārši ar to savu pieredzi un to, ka tu esi. Tev vairs neko citu nevajag darīt. Es tev gribu pateikt paldies par to, ka tu atbalstīji mani un atnāci šodien pie manis. Un tavs ieguldījums šodien ir priekš visiem mums, ne tikai priekš tevis, kā tev liekas, bet to skatīsies cilvēki, kuri sajutīs tavu stāstu caur sevi.
Un mans teiktais var arī viņiem trāpīt kādā vērtīgā vietā. Tādēļ es tev šodien gribu uzdāvināt savus produktus. Es nezinu, vai tev kāds no tiem ir vai nē. Tu neticēsi, bet šorīt es saņēmu tavu grāmatu. Šeit būs visi. Te būs gan es kādam uzdāvināšu. Jā, es vienmēr saku, ka grāmatu var vienmēr kādam uzdāvināt. Un, tur ir arī jauniešu dienas grāmata, bloknots un kārtas tev. Paldies tev. Paldies. Paldies par šo iespēju.